jā. Man nav gadījies ar demolētājiem. Un kā ar to piekrišanu? Tu zini? Tā piekrišana. Tā piekrišana man sākās tieši 16 gados. Jo es darīju tā. Ja mani negribēja, ja es redzēju, ka mani nelūdz, vai ka man nepievērš uzmanību, es atradu, ko darīt. Tā ir ballē. Kāpēc ballē? Vispār. Pēc tam, piemēram, visas meitenes gatavojās uz randiņiem, aizbraucam praksē uz Bausku. Un praksa bija kulturniekiem. Nu ko, visas ballē lūdz, mani vispār nelūdz. Nu ko, es krāsoju plakātus. Gāju peldēt no rīta. Agri, dvielas pār plecu, teisos gar krastu, uz tiltu. Nu, ot, dabūju sev viskaistāko puisi. Nu, viskaistākais puisis bija pirmais vīrs, ja? Nē, Nē. tas arī bija ļoti skaists. Gunārs Kugrāns ir skaists. Nezinu tādu aktieri. Paskaties kādreiz. Man jāapskatās. Kāds bija Gunārs Kugrāns? Skaists. Režisora Raimonda Kugrāna dēls. Lāsmas brālis. Vecākais. To, ko vajag skaistiem puišiem, to arī viņš gribēja. Nu, ko? Kas? Nu, jā. Kas tur? Pirmā mīlestība, nu un tad? Nu, bet kā jums, jo tā draudzēšanās bija tāda, nu, ko jūs darījāt kopā? Kā? Skupstījāmies. Man vispār mūžā ir paticis skupstīties mūžīgi mūžos. Nu, tas ir vienkārši neatsverams apstākļus. Tas ir kaut kas tāds, Paldies Dievam, ko var vai ne? izjust. Nu, tas ir vienkārši, to var just un izjust, nu šausmīgi just var. Nu, tas ir tas, kas atver dvēseli, tie skūpsti. Tur tālāk var sekot vai nesekot, bet tie skūpsti, nu šausmīgi just var. Tad jau gan būtu labi. Kūjotāji instruktori tikpat daudz ir dakteri. Mums ir daudz dakteri, bet labums mums tāds liels. Tik vien kā to maciņu tukšot. Vairāk nekā. Un paši mēs netiekam bez dakteri galva. Tā kā labāk. Tās kūjas mums neko nedos. Mēs nesastāvam no muskuļiem. Muskuļi ir tikai līdzeklis, tāpat kā cilvēkam nauda.
mēs sastāvam no gaisa, ūdens un asinsrītes. Uz aizmuguri. Un tad tās ausis. Un taisīt to. Redziet, kas notiek tam mugurkaulu burtiski. Katra locītava tiek izkustināta, starp viņām veidojās kļotai vajadzība. 3, 4, 5, 6, 7. Oturmasın bak. Nē. Nodzīvot ar viņu, tagad skatoties uz apakaļ. Tā saplūšana notiek tad, ja abi divi nepaliek ne vīrietis, ne sieviete. Tad notiek. Vecuma marasums pēc 50 gadiem, abi divi kā kluči un nedara neko savā labā, tikai sabiedrības labā. Un tad ir tie vecie slimie cilvēki. Sevi viņi ir aizmirsuši. Un viņi sevi ziedoši sabiedrības labā un to... Viņi neziedo, viņi dzīvo sliņķu dzīvi. Viņi, jā, sliņķo, nevis Bet sabiedrības jūs jau labā. nesliņķojāt. Bet tāpēc mēs arī nevarējām saplūst. Mēs bijām vīrietis un sieviete. Bet kāds raksturā bija jūsu vīrs? Ļoti mierīgs, ļoti mīļš, ļoti maigs. Izturēja visu, kā ērzels. Es arī. Visas vētras, ja? Jā, es biju pacietīga. Viņš arī. Ko es viņam varu pārmest? Tā ir saplūšana. Ei, bet tu saproti, ko es tev jautāju? Nē, es sapratu, jā. Vai padomāt? Es domāju, nekas nesanāk. Nekas tāds nenāk prātā. Tu zini, ka sāk domāt, tad tas viss ir šķērsām. Tas, ko tu domā, tas ir galīgi nepareizi. Tas, ko tu Pirmā momentā dari. intuitīvi. Jā, tas pareizi. Bet, kad tu domā, tas ir stulbi. Kā var kaut ko domāt, piemēram, tad viena joma vispār jāizmet ārā. Nu, piemēram, tā seksa joma, tā jāizmet. Tur nekādas domāšanas nevar būt. Kas tur pa domāšanu? Pilnīgi izslēgts. Nē. Tur Tikā nav tikko sāk domāt, tā nekas nenotiek. Nu, notiek, bet šķērsām. Nu, jā. Tur nav jādomā, tur nekas nav jādomā. Tur jābūt brīvam, kā putnam jālido pa gaisu. Es viņā nevaru iestāties.